Labdien! Mani sauc Mihails, esmu AWS arhitekts, un šodien es pastāstīšu par interesantu feature, kā AWS piedāvā nomigrēt Microsoft SQL datubāzi uz open source datubāzes tehnoloģiju PostgreSQL bez nepieciešamības veikt izmaiņas aplikācijā. Šī tehnoloģija saucas, un šis pakalpojums AWS saucas Amazon Aurora PostgreSQL with Babelfish. Sāksim no pašiem pamatiem. Kas ir Babelfish? Ja kāds ir lasījis grāmatu vai skatījies filmu The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, Babelfish bija mazas zivtiņas, ko civilizācijas no dažādām planētām izmantoja, lai saprastu viena otru, bez vajadzības mācīties kaut kādas citplanētiešu valodas. Šī zivtiņa tika likta iekšā ausī, kaut kā viņa tur noķēra smadzeņu viļņus, un tāda kā telepatiskā formātā spēja tulkot cilvēku un necilvēku citplanētiešu domās un pasniegt tā kā kaut kāda intuitīvā veidā, lai visi varētu saprast viens otru. Un Babelfish ir arī nosaukums tehnoloģijai, tā arī ir open source tehnoloģija, kas ļauj uz PostgreSQL bāzes pacelt datubāzi, kurā saprastu Microsoft SQL servera TSQL valodu. Un, respektīvi, arī pasniegt arhitektūru, tā it kā tās būtu Microsoft SQL serveris. Nu, tad šodien pastāstīšu teorētisko daļu, kā tas strādā, un arī parādīšu nelielu demo, kā var nomigrēt manā gadījumā pavisam vienkāršu datubāzi no vienkāršas web aplikācijas no Microsoft SQL datubāzes uz Aurora PostgreSQL with Babelfish. Kā izskatās standarta aplikācija manā gadījumā, un es domāju, arī ļoti daudz web aplikāciju, ko izmanto citur viet pasaulē, un arī kāds no tiem, kas tagad klausās. Respektīvi, mums ir kaut kāda instance virtuālajā mašīnā vai kaut kāds web serveris ar aplikācijas loģiku iekšā, kas visus datus saglabā datubāze. Mūsu piemēra Microsoft SQL datubāze. Nu tad, ja mēs gribam atteikties no Microsoft SQL, un kāpēc varbūt mēs gribētu to izdarīt, protams, atbilde ir diezgan vienkārša – licencēšana. Negribam maksāt par Microsoft licenci, gribam pārtaisīt savu aplikāciju, bet negribam, burtiski pārtaisīt savu aplikāciju. Tā kā ar mazām asinīm gribam tikt pie open source tehnoloģijām, bez vajadzības pilnīgi pārkodēt visu aplikācijas SQL loģiku, piemēram. Tad kādi varianti mums ir vispār, ja mēs skatāmies uz AWS servisiem? Mēs varam nomigrēt uz AWS RDS instanci. Tas ir managed datubāze burtiski, vai nu uz to pašu Microsoft SQL, vai uz PostgreSQL, vai arī mums ir variants Aurora instance, kurai mēs, ja izmantojam PostgreSQL, varam izmantot Babelfish tehnoloģiju. Katram variantam ir savi plusi, savi mīnusi. Pats pirmais variants, visvienkāršākais, jā, mēs varam nomigrēt. Protams, ka mēs migrējam arī web serveri, būtu stulbi, ja web serveris strādā vienā kaut kādā on-prem datu centra vai cita mākoni un datus lasa no datubāzes, kas ir citur. Tas ir tehnoloģiski iespējams, bet tad, protams, ka būtu latency, izējošais trafiks, visi tie prieki. Tāpēc loģiski, ka mēs migrējam arī web serveri un datubāzi. Tā kā 1:1, lift and shift, taisam, migrējam uz RDS instanci priekš Microsoft SQL serverē.
Neko nemainām loģikā, viss ir smuki, nomigrējam uz mākoni. Mīnus ir tāds, ka mēs, neskatoties uz to, ka mēs dabūjam visus tos bonusus, ko mums piedāvā mākonis, ka tas ir managed service ar iebūētu multi-AZ vai varbūt pat multi-region RDS nav. Bet tur viegli ir atjaunot uz citu reģionu arī. Bet pēc būtības mēs tāpat izmantojam maksas tehnoloģiju. Jā, teorētiski mēs nemaksājam atsevišķi par Microsoft licenci, izmantojam managed servisu, bet mēs saprotam, ka par to licenci vienkārši jūsu vietā maksās AWS, līdz ar to instancēs cena būtu daļu cenas sastādāt arī tā skaita Microsoft SQL licencē. Cits variants. Izmantojam RDS servisu un izmantojam natīvu Postgres SQL. Jā, forši. Atkal migrējam aplikācijas serveri, migrējam datubāzi, konvertējam viņu uz Postgres SQL, dabujam to pašu managed service, smuki, multi-AZ, smuki, attiecamies no Microsoft licencēm. Ideāli. Bet mīnus. TSQL protokolu mēs nevaram izmantot. Tas nozīmē, ka kaut kādas aplikācijas funkcijas visdrīzāk nestrādās, vai varbūt ka visās funkcijas nestrādās. Un mums vajadzēs daudz ko pārkodēt. Tieši tas, ko mēs negribam. Mana scenārijā, ko es izskatu. Tad trešais variants, protams, kā vislabākais. Migrējam uz Aurora servisu, PostgreSQL ar ieslēgtu Babelfish funkcionalitāti. Arhitektūra tad izskatās tā, kā atkal mums ir web serveris, web aplikācija, un apakšā ir datubāze, kas ir Aurora Postgres datubāze, bet ar ieslēgtu Babelfish, kas ļauj mums izmantot to pašu TCP portu un to pašu TSQL protokolu, kurš ir vajadzīgs aplikācijai, kas domā, ka viņa strādā ar Microsoft SQL datubāzi. Gribas piebilst, ka paralēli tāpat var izmantot arī PostgreSQL valodu, strādājot ar to pašu datubāzi. Tas nozīmē, ka ja mēs gribam pamazām pārcelt kaut kādus aplikācijas moduļus uz, pilnīgi uztaisīt visu open source un tomēr pēc tam pāriet no PostgreSQL ar Babelfish uz natīvu PostgreSQL, tad varētu būt, ka mums daļa aplikācijas, kas strādā jau kaut kur citur, viņiem būtu labāk strādāt ar tiem datiem, kas ir mūsu datubāze, jau izmantot PostgreSQL valodu. Lūk, win-win situācija. Plus, Aurora, salīdzinot ar RDS, ir daudz advancētāks, ātrāks, drošāks. Tur visu, ko var izdomāt, risinājums no visam pusēm labāks par RDS. Drusciņ kāpēc un kas tur ir? Tātad, labi, viena lieta. Varbūt var piesieties, ka RDS ir labāk. Tad, ja mums vajag izmantot kaut ko izņemot MySQL un PostgreSQL, jo Aurora atbalstā tikai šos divus enginus, respektīvi, gribam natīvu Oracle, ejam uz RDS. Gribam natīvu Microsoftu, kā jau pieminēju, ejam uz RDS. Bet ja mēs gribam advancētu sistēmu, kas mērogo gan resursus, tas ir skaitļošanas resursus, gan arī storage resursus uz augšu, uz leju, automātiski RDS šis nav iespējams. Īpaši, labi, tehniski tur var visādi automatizēt, bet Aurora tas ir natīvi iešūts, out of the box. Plus Aurora neizmanto IBS diskus datu glabāšanai, kā tas ir RDS. Respektīvi, ja kāds nesaprot, par ko es runāju, RDS no arhitektūras viedokļa tā ir virtuāla mašīna. Tā ir EC2 instance, kuru klients nepārvaldā, viņš nezina, ka viņa tur ir, bet apakšā ir operatīva sistēma, kur ir iekšā tas datubāzes engines, un tai virtuālai mašīnai
ir virtuālais disks, uz kā tie dati glabājas. Un to disku mums vajag uzreiz pateikt, kādu mēs gribam viņu apjomu, angliski provizionēts, izdalīta apjoma disks, kuru mēs varbūt izmantojam visu apjomu, varbūt neizmantojam, bet mēs viņu norezervējam, mēs par viņu maksājam katru mēnesi, kā jau par jebkuru storage servisu. Aurora gadījumā mēs neizmantojam IBS, mēs izmantojam speciālu izdalītu priekš Auroras izstrādātu storage pakalpojumu. Drīzāk mēs viņu neizmantojam. Aurora viņu izmanto mūsu vietā. Mēs nekur nenorādām, cik mums tur vajag gigabaitus, terabaitus datubāzi. Aurora pat ierakstam datus, čuk, ok, blokināt klāt, jūs izmantojat vairāk datus. Padzēsam datus, protams, bloki atbrīvojas, mēs pat nezinām, uz kādiem diskiem, kur, kas ir provisionēts, viss notiek automātiski. Un kā pats AWS saka, ar šādu te storage izmantot Auroru, salīdzinot ar parasto, tas ir ar RDS, MySQL vai PostgreSQL, var dabūt daudz lielāku throughputu, vai caurlaid spēju darbam ar mūsu datiem. Un, kā pieminēju, maksimālais izmērs 128 TB, līdz kuram Aurora pilnīgi automātiski mērogojas. Tur vēl daudzas features, ko es pēc tam parādīšu, kad iesim uz demo, kā smuki strādā multi-AZ, multi-region. Un tas bija pagājušā gadā, reInvent, kas bija decembrī. Tas ir AWS globālā konference, kas notiek ASV. Tika noprezentēta Aurora Distributed SQL, jeb SQL, kas šobrīd ir bezmaksas tech preview, respektīvi tā ir sinhrona replikācija Aurora datubāzei starp reģioniem, respektīvi ne starp availability zonam, kas ir vienkārši un kas eksistē jau daudz gadus, bet starp reģioniem, respektīvi panākot to, ka tur nekonfliktē write operācijas, kā tas viss tiek pārbaudīts. Man ir blogs, kurā es aprakstīju, pamatojoties uz video, kur tā tehnoloģija tika noprezentēta, kur es aprakstīju, cik varēju smuki, kā tas viss strādā. Tā kā nāciet, ejiet uz manu LinkedIn, meklējiet articles, tur ir artikli par šo tehnoloģiju. Tā kā back to the Babelfish. Kā tas strādā? Tātad Babelfish kā tāds, protams, tā ir tehnoloģija, tur programmatūra un tas, bet no PostgreSQL puses Babelfish tā ir principā viena datubāze, kur strādā pilnīgi, kur atrodas visi dati, ko mēs migrējam no Microsoft SQL. Un atkarībā no tā, uz kuru portu tiek atvērts pieslēgums, Babelfish saprot, vai viņam vajag pasniegt datus PostgreSQL formātā un valoda, un parādīt viņus nevis kā datubāze, bet kā tabulas schēmas iekšā PostgreSQL datubāzē, vai, ja pieslēgums nāk caur Microsoft SQL 1433 portu, tad viņš saprot, atbildu ar TSQL protokolu un pasniedzu tās schēmas kā datubāzes, jo to no manis gaida Microsoft SQL klients, kas ir atvēris šo pieslēgumu. Un tad migrējot datubāzes uz Babelfish no Microsoft SQL, tās datubāzes tiek prezentētas, kā teicu, kā schēmas, un ja migrācija notiek tā saucamā single DB modē, tad tās schēmas saucas viens pret vienu tā, kā saucās datubāzes, mūsu serveri. Ja gadījumā mēs migrējam serveri ar vairākām datubāzēm, un mēs tās vairākas datubāzes visas gribam nomigrēt, tad priekš katras
datubāzes tiek veidotas atsevišķas izdalītas schēmas, ja, kuras ir kā slaidā redzam, kā viņas tiek pēc noklusējuma nosauktas, bet slēdzoties ar Microsoft SQL aplikāciju vai klientu, mēs redzēsim viņu atkal kā datubāzes ar veciem nosaukumiem. Lūk, tad kā mēs varam nomigrēt? Skaidrs, jā, ok. Ir PostgreSQL klasteris, tur tiek izveidota kaut kāda datubāze. Kā var nomigrēt datus un sākt ar tiem datiem strādāt? Tātad labs rīks, ko varētu izmantot, ir AWS pašu servis, kas saucas DMS, Database Migration Service, kurš strādā tā kā uz aģentu bāzes un kurš var lasīt datus, sinhronizē viņus uz kaut kādu destination. Respektīvi, viņi paņem no source, liekam uz destination. Var izmantot arī schēmas konvertoru, kurš var nokonvertēt no vienas datubāzes tehnoloģijas uz otru. Ļoti smuki, ļoti daudz, kas tiek atbalstīts. Tur ir saraksts ar tām cross compatibility, uz ko var konvertēt un migrēt. Galvenais mīnus ir šis servis izmanto atkal skaitļošanas resursus EC2 veidā, un tas nozīmē, ka tas maksā naudu. Tāpēc, ja mums ir maza migrācija, mūsu piemēra, un varbūt arī jūsu piemēra, arī tā var būt ļoti maza migrācija, tur nomigrēt vienu maziņu datubāzīti, tad var izmantot mierīgi eksportēt SQL skriptus un pēc tam viņus importēt PostgreSQL datubāzē. Parādīšu, kā to izdarīt. Un arī pirms mēs migrējam, ir ļoti foršs tūlītis, kas saucas Babelfish Compass. Tas ir tūlis, ar kura palīdzību mēs varam nočekot izeksportēto schēmu un izeksportētos datus, vai mēs varēsim viņus importēt Babelfish bāze. Un ja nē, tad kas varētu būt mums traucēs? Un iespējams, ka mēs varēsim importēt, bet jāpievērš uzmanība kaut kādai niansītei, ka, lūdzu administrātori pats paskaties, vai tev tas ir aktuāli vai nē, jo šī feature var strādāt vai nestrādāt, vai strādāt ne tā, ka tev vajag. Ja gadījumā tu viņu neizmanto, tad tev nekas nemainīsies. Bet lūdzu nočeku, respektīvi pa grupņam. Redzēsiet atskaiti, viss kļūst skaidrs. Useful links, kur var palasīt par PostgreSQL with Babelfish, pašu dokumentāciju, kā viņu izmantot, un, ja gribas patestēt to pašu scenāriju, ko es arī rādīšu, jo es esmu cilvēks kapteinis slinkums, ja varu izmantot kaut ko, kas jau ir gatavs, tad es to izmantošu. Es neizstrādāju šo scenāriju pats, es vienkārši paņēmu AWS workshopu, kas ir katalogs ar resursiem, kurus salīdzinot ar laboratorijas darbiem, kurus kāds varbūt kaut kāda kursa vai apmācību ietvaros ir lietojis. Respektīvi, laboratorijas darba jums resursus piešķir bez maksas, apmaksā pats Amazon vai kaut kādā izglītības iestādē, kur jūs bijat. Ar workshop tas ir burtiski tāds pats scenārijs, ka laboratorijas darbu, tikai jūs viņu paliežat savā AWS accountā un paši maksājat par tiem resursiem, ko jūs izlietojat. Lūk. Un tur ir, protams, ne tikai par Babelfish, tur ir ļoti daudz tehnoloģijas, ļoti daudz rīku, kurus var patestēt, lai iepazīties ar AWS tehnoloģijām. Ja mēs pabeidzam teorētisko daļu, tas nozīmē, ka mēs varam iet uz demo. Kā man izskatās demo? Web interface, web aplikācija. Man ir viena instance. Protams, ka tā instance varētu strādāt vienalga. Kur tā ir? No tās ir vienkārši, tur ir webiskais interface un tas
Tā web aplikācija slēdzas uz datubāzi. Pēc, protams, parastā IP adreses, TCP protokola, tur tā kā varbūt tas varēja būt on-prem servis, vienalga. Man, protams, tas ir, mana laboratorijas vide ir AWS. Nu, lūk, viens serverītis, mazais, ir viņam publiskā IP adresē, kā jau web serverim, un tur ir neliela mājaslapa, kur ir uzbūvēta bāzoties uz Orchard tehnoloģijas, kas ir .NET, ja nemaldos, aplikācijā, un, protams, kā viņa ir iznākusi no Microsoft vides, un pēc noklusējuma tur viss ir Microsoft, līdz ar to arī Microsoft SQL datubāze. Un man tur ir izveidots neliels blog. Tas ir tā kā korporatīvais portāls ir uzģenerēts, un tur ir blogs ar tēmu Who are you? Nu, un mēs redzam, ir viens posts I am Iron Man. Datubāze, kura tiek izmantota, mums, es parādīšu, labi, sākumā parādīsim serveri. Rekur, tas ir tās serveris, es pēc RDC esmu pie viņa pieslēdzies. Mums ir saits, mājaslapā, kura saucas Orchard, kura ir palaista uz 80. porta. Tā bija tā mājaslapa, kuru mēs redzējām. Un mums vajag, tūlīt es mēģināšu atcerēties, kur bija tas fails. Orchard update, kā kur te bija settings file, yes. Rekur ir fails. Sarežģīta parole, mēģiniet pieslēgties. Kur mums ir norādīts, kā mēs slēdzamies, kādu datubāzi mēs izmantojam. Respektīvi, tas ir localhost, initial catalog, tas ir datubāzes nosaukums, user, password. Un man ir uz tā paša serverā SQL Server Management Studio, un mēs esam pieslēgušies pie localhosta, datubāze Orchid, tāpēc, kā es tā viņu nosaucu, Orchard, Orchid, Orchid. Orchid, yes, nevis Orchid. Un, lai tā, tur ir daudz tabulas, es izskrēju cauri tā, lai paskatīties plus mīnus kaut kādu saturu. Un, respektīvi, es atradu vienu tabulu, kas ir pati pēdējā, title part record, kuru, ja mēs paskatāmies visus ierakstus, tad tur ir kaut kāds main menu, welcome to Orchard, un kur ir mūsu blog posts, who are you, un blog tēma, who are you, un tur ir viens posts, I am Iron Man. Tā kā šos datus mēs skatīsimies tad, kad mēs taisīsim migrācijas, lai paskatīties, kur, kas, kā migrēs, un pēc tam arī taisīšu pārslēgšanu šurpu turpu, atpakaļ, kas, starp citu, svarīgs moments. Migrējot datus, mēs, protams, source datus nedzēšam. Tas nozīmē, ka, ja mēs gadījumā nomigrējamies uz Babelfish, un mums kaut kas nepatika, dēļ tā, ka mēs neesam mainījuši aplikāciju, mēs varam vienmēr atgriezties atpakaļ, vienkārši pārslēgties atpakaļ uz SQL datubāzi un strādāt ar veciem datiem, nenomigrētiem, un vispār bez nekādiem riskiem, ka tas ir tā kā one-way ticket, ka mēs kaut ko pārslēdzam un pēc tam, kaut kas neiet, tad viss slikti biznesa apstājas un visus atlaiž. Tā nav. Tas ir bonus izmantot Babelfish. Varbūt pat ne kā gala variantu, bet vismaz kā sākuma migrācijas posmā, ja mēs gribam nomigrēties no Microsoft SQL uz open source. Lūk, aplikāciju esam paskatījušies, datubāzi esam paskatījušies, tagad skatīsimies, uz kurien mēs migrēsimies. Un migrēsimies mēs uz šito datubāzi, kas ir Aurora datubāze, izveidots klasterīts. Kā jau teicu, bonus ir tāds, ka tas ir
serverless. Aurora atbalsta serverless. Pie tam ar pēdējo updateu ar 0 izmēru. Tas nozīmē, ka ja nav neviens pieslēgums, Aurora automātiski pēc, man liekas, ne to 5, ne to 15 minūtēm nostupēs, un mēs vispār neko nemaksājam. Izņemot datus. Par datiem, protams, datu apjomu mēs maksājam, bet par skaļošanas resursiem vispār nemaksājam. Un labs bonus, tas ir ne mūsu scenārijs, bet lai nodemonstrētu, cik, kā es teicu, Aurora ir vislabākais, daudz labāks risinājums par RDS. Gribu teikt vislabākais, negribu būt tāds radikāls, bet jā. Klasterī mēs varam kombinēt datubāzes kopijas ar dažādiem tipiem, kā piemēram šajā Database 1 klasteri man ir kā primārā writer instance currently. Viņa ir DBR7G large, tas ir EC2, kā es teicu, ja tur apakšā ir EC2 instances, kur netika izmantot serverless, tad R7G instancē, kuru mēs varam laist ar savings plāniem, rezervācijām, respektīvi samazināt viņai maksu. Ja mums gadījumā baigtā mēs zinām, mums ir konstanta noslodze. Mēs zinām, cik resursus mums vajag. Un mēs tad par viņiem maksāsim. Tur visu laiku griežas tā datubāze. Bet, ja gadījumā iestājas kaut kāda X stunda, kaut kas notiek ar availability zonu 1A, un mēs gribam automātiski pārslēgties uz citu availability zonu, mēs varam otru instanci laist nevis ar tiem pašiem resursiem un maksāt palielam ne par ko, bet mēs varam palaist viņu kā serverless un maksāt tikai tad, kad mēs sākam viņu izmantot. Protams, kaut kādas rakstīšanas operācijas uz turieni ies, bet tur nebūs daudz lasīšanas, nebūs kaut kāda datu apstrāde. Viņa stāvēs tā kā pa nulītēm un, kā saka, neprasīs. Un, ja nu gadījumā mēs gribam, mēs varam pievienot arī vēl vienu reģionu. Un tā mums viena klasterī būs kopija, kā viena availability zona, kas ir write kopija, read kopija, kas automātiski pārtop par write kopiju cita availability zona, ja ar pirmo kaut kas notiek. Vai mēs paši failover uztaisiem. Un lūk. Un šādi man būs datubāze, kura var paslēgties gan starp availability zonam viena reģiona ietvaros, gan vajadzības, pēc vajadzības es varu viņu pārslēgt arī uz citu reģionu. To var izdarīt tikai ar Aurora, ar RDS nē. Un tagad atpakaļ uz mūsu scenāriju. Tātad mēs izmantosim, es šito aiztaisīšu ciet, lai viņi te netrauca nevienam. Mēs izmantosim šo te datubāzi. Kā mums pieslēgties uz šo datubāzi? Mēs slēdzamies rekur. Man ir, jebkurai datubāzei pēc noklusiem ir 2 endpointi. Viens ir writer endpoint, viens ir reader endpoint. Priekš kā mums ir vajadzīgs reader. Gadījumā, ja mēs, piemēram, gribam backupot datubāzi un negribam noslogot primāro kopiju, mēs to varam darīt no rezerves kopijas. Vai kaut kādas, lielas atskaites datu analītiku laist no readera, lai nepārslogotu savu writeri. Ja mums notiek pārslēgšanā, tad writer endpoints automātiski vienkārši norāda uz readeru citu rajonu, respektīvi FQDN mums nemainās, DNS names mums nemainās, mums mainīsies apakšā, uz kurieni tas FQDN forwardēs trafiku. Tad mēs slēgsimies uz šo te datubāzi. Pirms mēs to daram, mums vajag uztaisīt eksportu savai aplikācijai. Rekur mana studija, rekur mana datubāze. Ko es sākumā gribu izdarīt? Es gribu, man ir
nokačāts Babelfish kompass. Atceramies, tas ir tūlis, ar kuru palīdzību es varu noskenēt, izeksportēt uz SQL datus un paskatīties, kādas izmaiņas tur varbūt ir jāveic. Tad es sākumā gribu rekur manā datubāzē. Es gribu izeksportēt schēmu, lai saprast, vai ar to nebūs problēma importēt viņu. Gribu visas tabulās, save as script file, uz desktopā nosuksim viņu schema. Advanced gribu izeksportēt tikai schema only. Ok, fantastiski. Next. Vajadzēs drusciņi pagaidīt, kamēr viņš izeksportēs. Pa to laiku, lai liek netērēt, es atradīšu, kur bija komanda priekš Babelfish kompasa. Jā, rekur viņa man ir atvērtā. Workshop studio, kā es teicu. Tas ir tas pats workshops, kuru es aicināju arī jūs iziet. Mums vajadzēs šādu te komandu, protams, pamainot faila nosaukumu. Es viņu te iekopēšu. Un kad šīs schēmas eksports pabeigsies, mēs palaidīsim Babelfish kompasu pret te būs tas fails. Yes. Finish. Tā, fails ir uz desktopā. Rekur viņš ir. Lai viņu šeit pārvilkt. Un tad mēs palaižam Babelfish kompass, lai viņš man nočeko schēmas struktūru ar visiem parametriem, laukiem, formātiem. Kas man interesē, kur mums ir tāds kā table of content, summary, satura radītājs, kurš ir sadalīts pa to, kādas features mums ir, kā viņas grupēs. Ejot no apakšas supported, ignored, review for performance, review for semantics, review manually, not supported. Gribas apskatīties sākumā not supported. Ļoti smuki, nav mūsu schēma, features, ko Babelfish nesuportē. Review manually, arī nav. Review semantics, kaut kas ir. Constraint primary key unique, clustered in create table, created as non-clustered. No physical route, blah, 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 blah. Cluster constraints are not currently supported. The constraint will be created as if non-cluster was specified. Vai mums tas ir svarīgi? Es teiktu, ka es nezinu, es neesmu aplikācijas izstrādātājs, bet tā, ka šis piemērs man jau ir nostrādājis testa vidē, es teiktu, ka man tas netraucē. Tas nozīmē, ka viss strādās. Tālākais. SQL Server allows only one row with a null value in a column with a unique constraint index, because PostgreSQL allows multiple rows, blah, 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 blah. Karoči, mūsu schēmas formāts paredz to, ka mums var būt konfigurācija, kas nepatiks PostgreSQL-am. Lai viņš nelamātos par to, mēs varam viņam uztaisīt tādu, kā tas saucās hatch. Palielam tas ir tā kā exception handleris, kurš, ja gadījumā, mums pie importā būs šitā problēma, Postgres viņu ignorēs. Cerot, ka uz to, ka, tas ir tikai formāts, un ja mēs to formātu faktiski neizmantojam, tad viss arī strādās. Tad, kā mums ieviest šo te hatchu?
Ejam lasīt dokumentāciju. Dokumentācija mums ir dažādi heči, dažādiem gadījumiem. Tur var palasīt. Mums vajag šo te. Tad, lai man viņu palaist, man vajag aiziet uz manu SQL studiju un šobrīd atslēgties no manas lokālas datubāzes un pieslēgties uz manu Babelfish. It kā es slēgtos pie Microsoft SQL serverā. Čik, tur nebūs Windows autentifikācija, tur būs SQL autentifikācija, man tur ir izveidots tāds pats lietotājs ar tādu pašu paroli, lai, kā es teicu, mums nemainīta aplikācijas loģika pilnīgi neko. Connection properties, laikam, viss pēc noklusējumā. Un mēs esam pieslēgušies pie Babelfish. Ko mums vajag šeit izdarīt? Mums vajag palaist jaunu queryju, kurš man bija kaut kur te šitā. Čik. Laižam viņu pret mūsu Babelfish serveri. Un viņš mums saka, config option tāds, unique constraint has been deprecated. Babelfish now supports unique constraints on nullable columns. Ideāli. Tas nozīmē, ka man ir kaut kāda vecā Babelfish kompasa versija, kur viņš uzskata, kā šī būtu problēma. Praksē, kā redzam, viņš saka, ar to vairs problēma nebūs, tā kā man tas hedge pat nav vajadzīgs. Ļoti labi. Tas nozīmē to, ka es varu izmantot savu schēmu. Tad es varu importēt savu schēmu, jo tālāk vispārējais tiek atbalstīts. Tas nozīmē, ka es ņemu savu studiju, es atvēru, kā man labāk atvērt šo skriptu? Dubulklikšķis. Ņemu savu izeksportēto skriptu un palaižu viņu pret manu Babelfish serveri. Execute. Protams. Es tagad datubāzi izdzēsu. Vajag viņu izveidot no jauna. Paņemšu šitie kaut kur, man liekas, bija yes. Kā mēs varam ātri uztaisīt jaunu datubāzi, vajag new query. Galvenais to taisīt nevis pret SQL, bet tā. Kā man viņa saucās? Orchid. Orchid. Orchidē. Execute. Yes. Databases. Lūk, tagad ir man datubāze. Un tad es importēju savu milzīgo. Kā man viņu aiztaisīt? Nevaru viņu aiztaisīt. Labi, palaižam. Yes, query executed successfully. Tagad mēs redzēsim šeit visas savas tabulas. Ok. Un šeit būtu jābūt, ja mēs atlasām, kā mēs toreiz esam skatījušies saturu. Šobrīd redzam, kā tur tukšs. Respektīvi, schēma ir, datu nav. Ko tad mēs daram? Mēs taisam ciet mūsu pieslēgumu un slēdzamies atpakaļ uz localhost. Tagad mums vajag izeksportēt pašus datus. Labu pogu, tasks, generate scripts, next, all the tables, save a script file,
uz desktopu, saucam viņu data, save, advanced, un nevis schema only, data only. OK, next. Atliek gaidīt. Kamēr viņš eksportēs. Parādīšu, kā tas izskatās no Postgres servera puses. Kur man ir pieslēgums uz mūsu Postgres servisu AWS pusē. Vajag ievadīt paroli. Laikam šitā. Neuzminēju. Uzminēju. Un ko tad mēs redzam? Redzam schēmas. Redzam daudz schēmas un redzam tā skaitā schēmas master, MSDB, TempDB, public, ļoti pazīstami nosaukumi tiem, kas strādā ar Microsoft SQL. Un kaut kur te jābūt arī manai OrchidDBO. Ko tad es šeit redzēšu? Savas tabulas. Tā skaitā title, part, record, no kuras es arī varu, kā es varu palaist skriptu? Query tool. Es gribu tā, kur bija mana studijā? Mana studijā, kur es eksportēju es arī gribu, tikai man tur nebūs šitā te. Un šitā man nebūs. Šitā nebūs. From, tātad datubāze būs savādākā. Kā man saucas datubāze? Babelfish DB. Babelfish DB. OrchidDBO. Orchid. Un tabula, man liekas, saucas tāpat. Execute query. Yes. Redzam, tukšs. Tātad datu joprojām nav, protams. Mēs tak neko neesam vēl importējuši, tāpēc, ka, ir gatavs eksports. Ļoti labi. Tātad, kā es teicu, importu mēs taisam kā Microsoft SQL. Tas nozīmē, ka atpakaļ ejam uz Microsoft studiju, atvēram mūsu datu skriptu un, mēs droši vien gribam viņu pārbaudīt ar kompasu, vai ne? Tas būtu pareizākais lēmums. Mēs esam pārbaudījuši schēmu, tagad pārbaudīsim datu skriptu. Op. Cik mums sekundes paies, un redzam atskaiti. Atkal skatāmies. Not supported, nav. Review manually, nav. Review, vispār nekā nav. Ideāli. Mēs varam importēt datus vispār bez nekādam problēmam uz Babelfish. Tas nozīmē, ka to mēs uzreiz arī bez baigās gaidīšanas arī daram. Execute script. Ko? Kaut kas man neaizgāja. Kāpēc?
Loģiski. Tāpēc, ka es esmu pieslēdzies pie localhost servera. Pārstartēšu studiju. Šādi gļuki gadās. Connect. Slēdzamies uz mūsu Babelfish. Ok, datubāzes ir. Datubāze ir. Tabulas. Visa schēma ir. Tad mums vajag atvērt mūsu datu skriptu. Un importēt tos datus. Taisam execute. Un mūsu dati ir importēti. One row affected. Daudzas kādas tabulas kaut kas mums ieraksties. Skatāmies uz mūsu tabulu, kas mums vienmēr interesē. Redzam, ka tagad Babelfish pusē mums ir mūsu bloga dati. Ja mēs paskatīsimies no Postgres puses. Vēlreiz palaižam šo pieprasījumu un redzam, ka slēdzoties ar Postgres language, mēs arī redzam datus šajā tabulā. Kā es teicu, var strādāt paralēli. Nu, lūk, kas tad mums paliek? Mums paliek pārkonfigurēt aplikāciju darbumu ar jaunu datu bāzi. Stopējam mūsu servisu, atvēram mūsu konfigurācijas failu, ieliekam localhost vietā mūsu Auroras endpointu, saglabājam, palaižam, refrešojam lapu. Ak, nē, mēs redzam visus savus datus. Ko mēs varam izdarīt? Mēs varam uztaisīt jaunu postu. Mēs varam atbildēt Ironmanam. Un pateikt, ka and I am serverless. Yep. Publish now. Yes, your blog post has been created. Tagad mēs redzam divus blog postus. Ja mēs paskatīsimies datubāzes pusē, labi, turpat Postgres execute query parādījies tabulā jauni dati. SQL studijā, parādījies tie paši dati. Un tagad, kā es teicu, mēs veicam izmaiņas. Tagad mums, protams, viss strādā, mums viss apmierina. Mēs varētu palikt strādāt ar Aurora, Postgres, ar Babelfish. Bet, ja nu gadījumā mēs gribētu pārslēgties atpakaļ, ko mēs darām? Stopējam mājaslapu. Settings failā. Atkal liekam localhost. Startējam. Refrešojam. Un redzam savus oriģinālos datus. Atkal esam Microsoft SQL serverī. Lūk, tā tas strādā. Ļoti forši, inčīgi, līdz kaut kādam līmenim vienkārši. Ņemam un daram. Un vairs nemaksājam par Microsoft SQL licencēm. Paldies visiem par uzmanību. Rakstiet LinkedInā, kas zina manu darba e-pastu, rakstiet arī tur.
sarunāsim, kā var notestēt, kā veikt assessmentu šai tehnoloģijai, starp citu, kuru apmaksā AWS. Darot to caur AWS partneri, varam pie katra, kas vēlas, notestēt, vai jūsu gadījumā Microsoft SQL datubāzi var pārcelt uz Babelfish. Cik tas maksās? Vai tas ir izdevīgāk nekā darbināt visu pie sevis no Microsoft par Microsoft licenciju? Noskaidrosim, būs izdevīgāk. Ejam uz priekšu, migrējam uz AWS. Paldies! Mani sauc Mihails. Tiekamies vēlāk. Atā!